Vēl darbinot mašīnu, Jānis vēlreiz pārjautāja: Tu labi zini, ka tev to vajag. Uzplēsīs brūces un pašai būs pēc tam jāmokās. Nē, man to vajag. Nu labi, Zanīt, tu jau zini, ka es tevi atbalstīšu. Pagalmā ieripoja Jāņa mašīna. Kādu brīdi būtu bijuši ātrāk, bet tālo ceļu mērojot, bija nogriezušies nepareizajā pagriezienā un pabraukuši labu gabalu uz nepareizo pusi. Zane izkāpa. Tu nenāksi? Viņa jautāja vīram. Es uzpīpēšu, pēc tam ienākšu. Jums varbūt no sākuma vajag aprunāties divatā. Zane nedroši pieklauvēja. Neviens neatbildēja. Klauvēja skaļāk. Iekšā durvis vaļā! Viņa iegāja, virzījās tālāk. Kas tur ir? Zaiga, tu? Nē, Zane. No uztraukuma pati juta, ka balss ir izmainījusies. Zane? Es jau domāju, ka Zaiga pasniece. Viņa šat tad ieskrien pie manis. Ko tad tu te? Atbraucu tevi apciemot. Ienākot istabā, teica meita. Gultā gulēja sveša sieviete. Vienīgi tumšās acis. Tās jā, tikai tās bija kā atspūgs no pagātnes. Starp segām un spilvenu kaudzēm gulēja sirmiem matiem, grumbainu seju un godīgi sieviete ar lieko svaru. Nu, ko tā mani tā pētī? Nu, ir laiciņš, kad neesam tikušās. Esmu izmainījusies, zinu. Pašai jau var nepatīk sevi spogulī skatīt. Sirmie mati, grumbas, tad vēl tie liekie kilogrami. Visu garderobi vajadzēja pārmainīt. Tak nevaru vairs ielīst nevienā kleitā. Nu, ko es varu gribēt? Tak cik tam man gadu? Drīzāk monologu nekā dialogu norunāja Sarma. Vai no gultas necelies? Negribas. Pāreju pāris soļu pāri istabu un viss. Ja ko vajag, palūdzu Zaigai, lai atnes. Bet ko tad? Man vienai daudz jau neko nevajag. Kājas jau ar kā ar bomi atsistas, neklausa vairs. Tur autobusu? Nē, mani vīrs atveda. Kur tad viņš ir? Aicina tak iekšā, virsū jau neklupšu. Viņš pīpē, gan jau ienāks. Un ko tev ārsti saka vai sola? Ai! Nobēra man kā pērles, jālieto, protams, zāles, jāsako, ko mutē lieku, redz sabalansētam un pareizam uzturam jābūt. Un kustēties un vēlreiz kustēties. Tas ārsts laikam domā, ka viegli šitādai bumbai velties. Tak piesēdi, ko stāvi? Zane apsēdās turpat pie dīvāna uz krēsla. Ja godīgi, viņa nezināja, ko vēl jautāt vai teikt. Kā glābiņš klusuma brīdim bija atvestais ciema kukulis. To Zaņa izņēma no somas. Lūdzu, tas tev, pati cepu. Es jau ar, kad biju jauna, pa reizēm cepu. Nu, tā jau man nepatika pa virtuvi, bet savu reizi, kad uznāca luste, tad tīri labi padevās tas viss. Noliec tepat. Un norādīja uz nelielā galda, kurš vairāk izskatījās pēc atrasto mantu glabātuves. Varbūt es kaut kā varu tev palīdzēt? Nu, ko tu man vari palīdzēt? Labāk pastāsti, kā pašai vīram, mazbērniem, kādu ragu lopu turat? Zane bija priecīga par to, ka nevajadzēs tālāk domāt sarunu tēmas, bet visvairāk prieku nesa tas, ka tomēr šai sievietei laikam tad bija interese par Zanes dzīvi kopumā. Viņa pārstāstīja notikumus, kādi pa šiem gadiem ir bijuši un piedzīvoti. Arī par to, ka tētis nav vairs ar viņiem. Šī ziņa klausītāju neatstāja vienaldzīgu. Pirmkārt, to parādīja sejas izteiksme, otrkārt, nebija nekādu dzēlīgu vai stulbu komentāru. Lai vieglas smiltis Donātam. Tik pašās beigās viņa noteica. Jau vērās durvis un nāca Jānis. Sasveicinājās, pārmija pāris pieklājības frāzes, un jau bija laiks posties atpakaļ. Vai vēl atbrauksi? Nu, es nezinu, ko tev atbildēt, varbūt. Nu, labi, tad mēs dosimies. Tā. Zane gribēja beigās pielikt vārdu mamma,
bet tas nekādi nenāca pār lūpām. Šajā kontekstā tas bija neiederīgs un svešs. Pēc sarmas apciemojuma Zanes domas staigāja šurpu turpu. Ko darīt? Vai vēl braukt? Ja jā, tad kad? Sajūta tāda, ja komunicēšu ar sarmu, tad tā būs kā nodevība pret Annu. Visu, ko viņa manā labā darīja, ka uzklausīja, uzmundrināja, atbalstīja un galvenais mīlēja. Un sarma, lai vai kā, bet nav svešs cilvēks. Tad Zanai atmiņā nāca tas notikums, kad viņa jau mācoties par šuvēju, abiem vecākiem skaļi priekšā lasīja sarmas vēstuli. Pēc tam kautrīgi un nedroši jautāja, vai drīkst atbildēt. Anna tad teica: Meit, tā ir tava mamma. Zane sarmu jau apmeklēja otro reizi. Šoreiz saruna nebija tik neveikla un saspringta. Runādamās Zane pat pagatavoja maltīti, kuru varēs vēl nākamajā dienā pasildīt un uzēst. Piekopa māju. Jānis brīdi pasēdēja ar viņām un tad izlaida kādu apli pa to apkārtni. Tomēr jauna vieta, ir ko apskatīt. Mājupceļā braucot, Zane vērsās pie vīra. Jāni, kā tu skaties uz to, ja es sarmu ņemtu pie mums dzīvot? Izbraukāt pati saprotu, ļoti tālu. Man nebūs miera, ja es atstāšu viņu tur vienu. Nezinu gan. Tas tomēr tāds nopietns lēmums. Nepārproti mani, bet jūs viena otru nepazīstat. Tu nezini, kāda ir sarma. Cik esmu novērojis, tad tāda šarpa sieviete. Vai varēs izturēt to? Jāni, nezinu, bet saproti mani. Nu labi, šo apdomāsim. Nav jau mums lēmums rīt jāpaziņo. Jānis noteica. Sarmai bija ierādīta Donāta un Annas istaba. Viss sakārtots, saklāts, izmazgāts. Sarma iekārtojās jaunajā istabā. Pēcpusdienā iepazinās ar saviem mazbērniem. Abi viņā raudzījās kā svešiniecē, jo mammas saprotais teikums bērni tā ir jūsu vecā mamma, ar liecināja, ka visam vajag laiku. Siltajā dienā sarma sēdēja tur zem pagalma kokiem. Zane bija nolēmusi aiziet pastaigāties. Sarma visu aplūkoja un domāja par savu dzīvi. Beidzot domāja par savu dzīvi. Pārdomas iztraucēja Zanes uzruna. Paskat, cik skaistas. Nezinu kāpēc, bet tās sagribējās saplūkt. Meita bija atnesusi māllēpju lapas. Sarma tajās raudzījās. Leknās zaļās lapas, kurām lapu apakšpuse pārklāta ar gaišu mīkstu slāni. Mālēpas bieži saistās ar māti, savu lapu dēļ. Augšpuse vēsa, nedaudz raupjāka, bet apakšpuse silta, mīksta, pūkaina. Bieži vien par šīm lapām saka: tā māte un pamāte vienā lapā. Sarma veroties tajās saprata savu vietu un Annas arī. Ko tu tā pētīji? Tās ir māllēpju lapas, teica Zane. Es zinu, jā, noteica Sarma. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.